Brigu pamatskolā mācās 35 skolēni, tā kā bērnu skaits ir tik mazs un skola ir divplūsmu, apvienotajās klasēs mācās pat 3 dažādu vecumposmu skolēni. Vai nebija grūti mācīties, kad bija dažādi šie vecumposmi un dažādas klases? Mazliet bija, tāpēc, ka vieniem vajadzēja lasīt, otram kaut kam risināt un nevarēja saprast. Kas un kā jādara tev? Jā. Brigu pagastā sakarā ar skolas likvidāciju bez darba paliks 7 cilvēki. Kā paši ironiski nosaka, būs nākamie kandidāti uz 100 latu stipendijātiem. Samazināt skolu skaitu, tas ir valsts politika. Tā, ko mēs varam izdarīt? Protams, ka skola tā ir pagasta sirds. Tādi piemēri jau bija visur. Jo mazāk cilvēku, mazāk iestāžu, mazāk darba vietu. Arī bērnu vecāki nav pārliecināti, vai mēs pēc dažiem mēnešiem viņi nebūs mainījuši dzīves vietu, lai dotos peļņas meklējumos, tādējādi pagastā vēl vairāk samazinot bērnu skaitu. Bērni mūsu nākotne, un tā bija līdz šim laikam. Un domas par to, kas liekt vispār Brigas skolu, nebija domāts nevienam deputātam, nebija tāda domas. Bet mēs saņēmām vēstuli iesniegumu no mūsu Brigas skolas direktora un skolotājiem, ka viņi prasa reorganizēt skolu par pirms izglītības iestādē. Kāpēc? Mēs ar vadību bijām skolā, parunājām ar pedagogiem un tieši bija sapulce kopā ar vecākiem. Un mēs viņiem prasījām vecākiem. Jūs esat pārliecināti, ka 1. septembrī būs bērni. Neviens nevar pateikt. Tāpēc, ka viņi nezina, vai viņi dzīvo šeit, vai pavasarī viņi izbrauks ārzemēs. Cilvēki dara visu, ko var. Aizbrauc uz ārzemēm, meklē kaut kur pilsētās, meklē kaut kur citur, brauc uz Krieviju, pat es dzirdēju. Tā ka visur, kur. Kā saka, kur maize, tur arī mājas un paliek. Un dzīvo ārzemēs jau ilgus gadus, citi nedaudz gadus. Kuram izdodas? Kurš atbrauc atpakaļ ne ar ko? Brigu pamatskolas skolotāji atzīst, ka viņi jau te 10 gadus cīnījušies par skolas pastāvēšanu, taču tā kā bērnu skaits laukos ir tik mazs, konkurence starp izglītības iestādēm ir nežēlīga, pat piedzīvoti tādi gadījumi, ka skolas pārstāvi vecākiem gatavi maksāt zināmu naudas summu, lai tādējādi savā izglītības iestādē papildinātu skolēnu skaitu. Taču, kā uzskata Brigu pamatskolas skolotāji, redzot cilvēku ekonomisko situāciju un bērnu dzimstības līmeni, tas ir tikai laika jautājums, līdz kārtējā izglītības iestāde nespējas pastāvēt.